Vai tu pamani, ko tu pazaudēji, kad tu sāc rīkoties un doties pakaļ saviem sapņiem, mērķiem un plāniem? Tu domā, ka tu iegūsi naudu, izaugsmi, mērķus, pieredzi, draugus un labāko sevis versiju, par kuru vienmēr esi gribējusi kļūt. Un tu tiešām to arī iegūsi un sasniegsi, es tev varu garantēt. Bet tas, par ko reti kurš runā, ir tas, cik daudz tu pa ceļam arī pazaudē. Tu pazaudēji cilvēkus, kuri teica, ka ir lepni par tevi, bet tikai tad, kad tu biji mazāka, vājāka vai viņiem izdevīgāka. Tu pazaudēji tos, kuri neaplaudēja, ja vien viņu troksnis un sasniegumi nebija skaļāk par tavējiem. Tu pazaudēji komfortu, tu pazaudēji apstiprinājumu no citiem, un dažreiz tu pat pazaudēji savu veco es versiju. Un tas nav tikai par panākumiem, tas ir par kļūšanu, tas ir par transformāciju, un ne visi spēj izturēt tavas pārmaiņas. Bet te ir tas būtiskākais. Cilvēku un atbalsta zaudēšana nenozīmē, ka tu dari kaut ko nepareizi. Tas nozīmē, ka tu kusties uz priekšu. Un tas nozīmē, ka tava vīzija ir skaļāka un lielāka par tavām bailēm. Un pareizie cilvēki jau nekur nepazūd. Viņi netiek atstāti aiz muguras. Viņi iet tev līdzi, viņi aug kopā ar tevi, viņi tic tev un svin kopā ar tevi. Tāpēc, ja šobrīd jūties viena, tas nav vājums, tā ir zīme, ka tu vairs neietilpsti vecajā versijā, ka tu esi pāraugusi sevi, savu telpu, kurā kādreiz tik ļoti klusēji. Un neuztraucies, dzīve nekad neatstāja tukšumu. Tā vienkārši gatavo vietu tam, kas atbilst tavai izaugsmei.